viņš ir arī savu pudu sāls apēdis vairākos jaudīgos uzņēmumos. Viņš ir bijis vadošos amatos gan Circle K, PricewaterhouseCoopers, Tieto Every, un šobrīd viņš ir absolūti izcils facilitātors un pavadonis vadītājiem, kas ir nojukuši. Un tūlīt viņš izstāstīs labu stāstu par to, kā tad mums arī šis stāsts veidojās. Dāmas un kungi, Miķels Bendiks. Paldies, paldies. Labrīt, labrīt visiem, ceru, ka jūs man dzirdat. Man iedeva 1, 2, 3 mikrofonus, no 4. es izmuku. Es ceru, ka jūs man dzirdat, man dzird visi televīzijas tornī un tam līdzīgi. Ir augšā rāda burvīgi. Mans vārds ir Miķels Bendiks, šis ir iespējams garākais nosaukums prezentācijai, ko jūs esat redzējuši, tā ir? Jā, burvīgi, bet man liekas baigi pa tēmu. Proti sapulcīt, saka man tā, kura no jums visbezjēdzīgākā. Esat sadzīvojuši ar kādu bezjēdzīgu sapulci? Esat sadzīvojuši ar sapulci, kur jums ir 4 sapulces dienā vai 8 sapulces dienā un diena beidzās, un jūs apsēžaties krēslā un domājat, jāiet mājās, bet beidzot vajadzētu sākt arī strādāt pēc tam sapulcēm kaut kādām. Līdz ar to cilvēki, kas ir, jūs atnākat un pēc sapulces domājat, kāpēc viņi neizrāda iniciatīvu? Vajag, mums ir redz, kur problēma, ir kaut kas jārisina, kaut kas jādara. Tie cilvēki tā kā skatās uz mani kā uz vadītāju. Nu, saki kaut ko, es taču nezinu, kas jādara, es esmu tikai vadītājs. Man vajag jūsu eksperti, izrādiet iniciatīvu, risiniet man dzīves problēmas. Ja? Vai viņi sēž bez idejām un risinājumiem? Un vienkārši jūs pavadat visu laiku sapulcēs, visu laiku mēs esam tā kā kopā, bet īsti darbs nenotiek. Es esmu no cilvēkiem, kas ļoti ir izbaudījis sapulces, sēdējis. Man vienu brīdi dzīvē likās, ka jo vairāk sapulces, jo labāks vadītājs es esmu klātesošs, esmu saklausījies visādus amerikāņu kočus, kas saka, ka man ir jābūt kopā ar darbiniekiem, un tad es esmu ar viņiem, man ir grupas sanāksmes, man ir komandas sanāksmes, mums ir town hall lielie, pēc tam man ir 1 uz 1 ar katru darbinieku. Pats netieku līdz strādāšanai, darbiniekiem arī nē. Man līdz brīdim, kad mans kolēģis tā arī pateica, Miķel, man ir jāizvēlās tagad. Es iešu ar tevi tagad runāt par darbu, vai es tomēr izdarīšu darbiņu? Kuru no šiem 2 tu gribi? Un es tā kā apvainojos no sākuma, bet es sapratu, ka tas tā tiešām arī ir, ka es viņam traucēju strādāt ar saviem online sazvaniem, status updates, kā mums iet un tam līdzīgi. Ja? Nāk cilvēks no rīta, saka, rīta sanāksme. Nu labi, tad es neiešu strādāt, sanāk, kā iet, kavēju darbus, tāpēc, ka netieku pie darba. Līdz ar to visi šie rudens hiti un tam līdzīgi mazliet, kā saka, lai jūs zinat, ka tā ir ne tikai mana doma, bet Āna pilnībā akceptē šo garo nosaukumu. Mums bija sāruna 10. oktobrī par to. Es teicu, cik tad ir garākais, ko var ielikt. Viņa teica, droši, cik garu gribi, dari tā. Es teicu, nu visgarāk iespējamo, kas ir, kā saka, lai mums ir, jo tie rudens hiti, kā es viņus nosaucu, tās atrunas vai tās sāpes vadītājiem par sapulcēm, par kopradi, ir daudz un dikti. Es domāju, ka jūs to piekrītat. Es esmu ļoti priecīgs, ka arī Anna man teica, ka tas nosaukums būs saīsināts uz tām vārdkartēm, bet acīm redzot, es esmu iemesls, kāpēc tā vārdkarte tik liela jums, jo tur ir pilnais tas nosaukums uzlikts, bet tie hiti ir vēl, man bija vēl, bet es burtiski saīsināju. Bet lūk, līdz ar to mēs esam sapulcēs, mēs dzīvojam sapulcēs un mēs visu laiku strādājam ar to, kā šīs sapulces padarīt efektīvas, kā tās izdarīt labas, kā iespējot sevi ar savām prasmēm, ar tehnoloģijām, ar kaut kādiem formātiem. Mēs gribam labākas sapulces. Pareizi, visi taču esat teikuši, mums vajag labākas sapulces, mums vajag strādāt labāk, efektīvāk, kārtīgāk. Visi visu laiku to saka, pētījumi to rāda. 40 līdz 60% no darba laika pavadam sapulcēs. Jā, Zandi minēja, cik stundas mēs dzīvē strādājam, pusi no tā laika aiziet sanāksmēs sapulcēs sēdēt kopā. Tieši tāpat arī 70% cilvēku saka, un es šos ciparus saucu, viņi nav konkrēti atsauc uz vienu vai otru pētījumu, tie pētījumi katru otro nedēļu, ja, bet tie cipari ir apmēram tāda arī ir. 70% no sapulcēm varētu būt īsākas. Vai sapulce varētu būt vadīta efektīvāk vai kārtīgāk. Mēs zinām, ka visām sapulcēm ir pamata elementi, kas ir vajadzīgi, vajag dienas kārtība. Pareizi, vajag zināt, par ko tad mēs tiekamies. Mēs to zinām, tāpat ignorējam. Ja? Paskatīsieties savus kalendārus, jūs redzēsiet, jums ir sapulce. Tas, kas ir iknedēļas sapulce, tur apmēram zinām, ko darīsim, bet tad ir visādi šis, tad man mīļākais dialogs ir, čau, tev rītā būs kāds brītiņš. Nu, jā, ja liekam pusstundas sazvanu, nu, labi, jā, vieniem varu, un tad tev parādās uzaicinājums saruna. 30 minūtes, 1:00 online vai klātienē, vienalga, kā jūs organizēt savu darbu. Bet tas nav par
pašām sapulcēm kā tādām, manuprāt. Mēs arī ejam tehnoloģiju līmenī. Mēs menedžējam arī šeit. Vienā brīdī es sapratu, būs mīnus 13 grādi, lai mēs neaizmiegam. Jo kur ir tās plediņas? Un tur ir plediņi, ja jums vajadzēs. Ja, līdz ar to mums ir plediņi, mums ir temperatūra, mums ir skābeklis. Man liekas, ka turpinot to līniju, kur mēs ejam, sāksim dalīt katram sapulcēs vēl kokaīnu, lai ritīgi var, izturēt kārtīgi. Un tad strādāsim. Bet mans uzstādījums vai mana tā izpratne par to, kā es cenšos sevi audzināt, un es novēlu jums sevi audzināt, ir domāt par kopredi, domāt par to sapulci. Ir sapulces, kuras vienkārši, pirmkārt varbūt ēpasts, kā mēs zinām, bet ir sapulces, kur ir vajadzīgs, mēs sanākam kopā, izrunājam, kas ir jāizrunā, un pašķīstam, kur katreiz. Mēs esam pieraduši dzīvojam tādā pavadā, ka Teamsā ir viegli nobukot stundīgu sapulci, tas pa garu, tad 30 minūtes. Tas ir otrs, tas lēciens. Un tagad mēs esam pārgājuši no 7 sapulcēm dienā uz 14 līdz 16 sapulcēm dienā, jo viņas ir 2 reiz īsākas. Bet ir brīži, kad vajag vienkārši sanākt kopā parunāt vai vienoties par kaut ko, status updates, pēdiņās tam līdzīgi, bet visbiežāk jau mums tos cilvēkus vajag, lai kaut ko atrisināt, lai kaut ko izdarīt, lai kaut ko sakārtot, lai par kaut ko vienotos, lai dzirdētu un saprastu, kur mēs vispār šobrīd esam. Un tā ir tā saucamā koprede, jo mēs zinām, ka mēs sapulcēs varam būt ilgi un neko neizdarīt. Un koprede manā izpratnē tomēr ir ļoti vienkāršs uzstādījums, kur satiekās cilvēki, vienalga kur un kādā formātā cilvēki satiekās, viņi saprot, kur viņi ir, ko viņi grib izdarīt, kāds ir viņu mērķis un uzstādījums, kas ir tāda saucamā degošā platforma, uz kuras mēs stāvam, kas mums tagad jādara, jo problēmas ir šitik. Visas mēs tāpat vienlaicīgi neatrisināsim. Mums ir jāsaprot, kur mēs esam, jāsaprot, iespējams, kas ir problēma, iespējams, kāds ir risinājums, iespējams, mums jāsaprot, kas mums ir vajadzīgs, lai pie tā risinājuma nonāktu. Un tad mums tas ir jānolid un kopā. Nevis tā, ka mēs it kā izējām ārā no sapulces un nākamajā dienā atkal sākās runāšana un ņemšanās, un jūs sakat, bet mēs taču to vakar jau sapulcē izrunājām, mēs jau par to vienojāmies. Un pusi no komandas skatās, jums domā, kurā brīdī? Mēs to vienā brīdī nebija tas moments, kurā mēs sapratāmies, ka mēs esam vienojušies par X vai Y. Un pēc tam ir tikai šī viešana, iekšā un darīšana. Mums vajadzētu būt, ka mēs sanākam kopā, sarunājam, atrisinam kaut ko, pielemjam, un tad pašķīstam katrs pie savas laktas, kā saka, un padaram to par reālu. Diemžēl mēs bieži vien ejam ārā un tā, ka jāiet pie laktas un darboties to, ko mēs sarunājam, mēs sākam saprast, kas vispār bija. Vai pēc sapulces ir vairāk jautājumu un problēmu, kā pirms tam ir bijušas. Ir bijis tā, ka jūs tiekaties uz sanāksmi, lai izdarītu izvēles starp 2 alternatīvām un iznākat ārā ar vēl 4 citām alternatīvām un izpratni, ka viss ir slikti un ka varbūt vajag pārskatīt vai datus vai visas citas lietas. Līdz ar to ir ļoti daudz lietas, kuras var izdarīt kopā strādājot, bet mums ir jāpieiet tam, kā saka, negluži formāli, bet ir 3 lietas, manuprāt, kas ir jāņem vērā. Vieta, forma un izpildījums tai kopredē. Ir būtiski, kur un kā mēs satiekamies, ir būtiski, kādā formā mēs to satiekamies, un ir būtiski, kā mēs iznesam to paši vadītājiem. Ja mēs gribam veicināt kopredi, dažreiz ir jāuzņemās vadības sviras un jāvada šī koprede, dažreiz jums ir vienkārši jāpakāp maliņā un jāļauj cilvēkiem būt. Ja? Vadītājs ir tikpat daudz risinājums, cik problēma, bieži vien tad, kad cilvēki nevar sadarboties. Vai tas ir kaut kāds autoritīvs stils tajā brīdī, kas vispār nedara? Vai tā ir nespēja pieņemt lēmumu, kur visi gaida no vadītāja, pieņem lēmumu, un jūs sakat, nē, mēs jau te visi kopā esam sanākuši, tad kopā varbūt galvenais, lai visi draudzīgi, galvenais, lai mēs varam. Dažreiz vadītājiem jābūt ļoti stingram tajā pārliecībā, jo lēmumu pieņēmējs ir viņš. Citreiz atkal ir tāds par pašu izpildījumu, vai mēs par nodrošinām iespēju. Ja jūs kādreiz esat teikuši, paceliet lūdzu roku, jūs esat teikuši, nav sliktu ideja, kolēģi, sakiet droši. Esat tā kādreiz teikuši? Nepiesakās neviens, ko Linda, 2, sāk lūst tas ledus bišķiņ, ja? Vai esat dzirdējuši, ka kāds tā saka? Arī nē, ja? Ir brīži, kad mums vienkārši ir, viss mums ir, bet tas izpildījums nenotiek. Ja? Mēs kaut kādā formātā nevaram piešķilt to automašīnu. Un par vietu domājot, atpazīstat pilsētu? Barcelona, ļoti labi, to jūs esat redzējuši, dzirdējuši. Barcelona, šis ir L'Eixample rajons, kas ir Barcelonas lielais paplašināšanās projekts, baidos samlo 19. gadsimta beigās. Un tur tika izveidots, viņš vispār nozīmē, ka Šampli nozīmē paplašināšanās, bet no angļu valodas mazliet izskatās arī kā piemērs. Un tas ir tas, kas šeit notika, ir, ka tika izveidots tāds, kas tas ir, kvadrātiņš ar šķībiem stūrīšiem,
un uzbūvēja pāris šādus kvartālus un teica, pēc šī projekta, pēc šī formāta būvējiet tālāk. Un kāpēc man šis piemērs vai šī pilsēta tik ļoti patīk, ir, ka, ja jūs redzat, atšķirībā no Rīgas, kur visi stūrīši kantaini un 90 grādi, šeit ir ārējie māju stūrīši nogriezti. Redzat, ja? Un te ir izveidojies tāds kā, tā ir vieta, kur būt cilvēkiem. Agrāk tur bija, redz, kur te ir koki, tagad tur ir daudz miskastes, tur ir arī soliņi, bet tā ir vieta uz ielas, kur sanākt kopā cilvēkiem, kur būt, kur piesēst uz soliņu, kur parunāt, kur tai kafejnīcai nolikt tos savus terasītas kreisliņus un vispārējo, lai cilvēkiem būtu vieta, kur būtu kopā, pat ja viņi nedzīvo pēdiņās kopā. Otra lieta, kas šeit viducītī redziet katrā, tagad tur ir mazliet citādāk, dažiem tur ir baseini, futbola laukumi, basketbola laukumi, veļas žāvētavas, grilētavas, kūpinātavas un vēl kaut kas. Būvējot šīs mājas, tās mājas ir milzīgas, tur ir ļoti daudz dažādas ģimenes un komunas, un šīm komunām tik teikts, droši apgūstiet to iekšējo telpu, kā jūs gribat, vienojieties, kas jums vajadzīgs. Dažiem ļoti tehniski veļu žāvēt vēl kaut ko, citi tur parkus būvēja. Oriģinālais plāns vispār bija, ka visi nolims, ka vajag dārzus tur, kas būtu ļoti jauki un loģiski, bet cilvēks. Daži tur tagad autostāvvietas būvēja iekšā un tam līdzīgi, bet tā ir vieta, kur komandai būt. Un tas ir jautājums, tāds retorisks jautājums. Vai es kā vadītājs nodrošinu vietu cilvēkiem, kur būt, kur kopā radīt, un tas nav tikai laiks kalendārā, kur tagad mēs mītiņosim un domāsim idejas un strādāsim ar kopredi. Tas ir arī par formātu, kas notiek ārpus tiem mītingiem, kas notiek, kāda ir mūsu uzņēmuma kultūra, kur mēs satiekamies ar kolēģiem, vai mēs gaiteņos čupojamies, vai mēs ejam tāpat, diemžēl pīpētavu joprojām ir vieta, kur notiek lietas uzņēmumos. Ja? Visas citas lietas, kā notiek komunikācija klātienē, pastarpināti un online. Otra lieta, kas mums svarīgi saprast, ir, kur mēs vispār atrodamies. Es pats vienreiz man ļoti apsēdināju mani kolēģi. Mums bija tāds trauksmēns laiks uzņēmumā un daudz pārmaiņas un visu, un es viņiem saku, jūs vispār saprotat, kur mēs šobrīd esam? Un viens puisis saņemās, viņš saka, jā, mēs esam mītiņā. Es saku, to es zinu, bet vai mēs saprotam, kur mēs šobrīd, tādā pasaules vēsturē esam, ja, vai mūsu pasaules vēsturē? Es minēju šeit pieliku to BAM. Ir brīdis, kad mums ir jāzina par BAM. Ir kaut kas notiek, redz, ko Covids notiek. Sākam risināt, sākam domāt, ko darīt. Mums dažreiz vajag vietu, kur mēs varam visi kā komanda sanāk kopā un pateikt, ir noticis kaut kāds lielais BAM, mēs nezinām, kas tas ir. Un ļaut cilvēkiem nevis to uzreiz risināt, bet meklēt veidus, kā viņiem sadzīvot vispār ar to, ko mēs zinām par to situāciju, ko mēs nezinām, kāda ir mūsu interpretācija par to. Redz, kur Covids notika, tas ir labi vai slikti vispār? Mēs nezinām. Tādā ziņā labi var pasēdēt ar ģimeni mājās arī kopā no otras puses, nebūs ko ēst pēc mēneša, ja mēs nestrādāsim, ja? Bet saprast katra cilvēka perspektīvas. Pēc tam mēs varam iet kartēt tās problēmas, kontekstualizēt vispirms, bet kartēt problēmas. Pēc tam arī vienoties par to, kur ir tā problēma, ko mēs šobrīd gribam risināt, jo problēmas jau ir daudz un dažādas. Kaut kādu risinājumu idejošanu, lai nav tā, ka jūs gribat risinājumus un vispārējā kolēģi joprojām definē problēmas. Vai arī jūs meklējat risinājumus un dod risinājumus, kas atbilst citām problēmām, kuras mēs vienojamies, ka mēs šobrīd nerisinām. Respektīvi, tās kopredi ir par tādu vienošanās panākšanu starp cilvēkiem, kuriem rūp tas, ko mēs darām. Un tad mēs varam iet tālāk un domāt par to, ok, mēs esam izdomājuši kaut ko, mēs esam sapakojuši, tagad mums ir jāsagatavo tas, ko mēs nesam ārā no šīs pasākuma, ko mēs rādam kolēģiem, ko mēs rādam klientiem, kas ir tas, ko mēs šeit pielēmam. Tas ir būtisks punkts, ko mēs parasti šo visticamāk mēs darām un pieņemam zināšanai, bet jautājums ir, vai pēc izvēles izdarīšanas mums ir brīdis, kur mēs veltam laiku, lai pieņemtu šo lēmumu. Respektīvi, ne tikai cik pieņemt lēmumu kā tādu, bet pieņemt caur sevi. Es samierinos ar šo lēmumu. Jūs nevienmēr dabūsiet tādu konsensus. Un latviskā dzīvesdiņa, protams, ir iet uz kompromisu, kas ir, ka visi ir vienādi neapmierināti. Un tad mēs jūtamies labi un ērti ar to. Bet tas uzstādījums ir, ka, ok, mēs te strīdējāmies, kašķējāmies, es pilnībā jums nepiekrītu, bet es saprotu, ka lēmums ir tāds, kā jūs gribat, un man tas ir jāpieņem, jo man rītā būs jāiet palīgā jums ieviest to, kam es it kā nepiekrītu, bet esmu samierinājies un pieņēmis. Līdz ar to tas, ko es jūs aicinu pamēģināt, ļoti vienkārši, ņemot vērā, ka ir introverti, ekstraverti un vispārējie vērti. Ja kad ir jautājums vai kāds uzstādījums, jūs nevis sakiet, tad kur ir jūsu idejas, vai arī definējiet problēmas, bet dodiet cilvēkiem laiku individuāli. Nodefinējiet smuki jautājumu, pusnozvers, nodefinēt jautājumu un iedodiet man
laiku, lai es varu apsēsties un uzrakstīt vai uz post-it lapiņas, vai savā kladītē, vai jebkur citur, vai mentimetrā, vai vienalga kur, bet uzdodiet man jautājumu un dodiet man laiku atbildēt individuāli. Lai tādi kā es, kas ir ekstraverti, netraucē man domāt, lai tādi, kas ir introverti, lai viņiem ir brītiņš sagrupēties. Viņš individuāli atbild uz šo jautājumu, un pēc tam, ja mēs esam piemēram telpā 7 cilvēki, mēs sadalāmies 2 mazākās grupiņās, lai katrs izstāsta, ko viņš ir atbildējis, kas viņam ir svarīgi, lai tur veidojas kaut kāda sintēze un vienāda izpratne, vai arī, lai mēs redzam, cik mēs atšķirīgi skatāmies uz to. Un tad, kad mēs esam mazākā grupiņā to izdarījuši, tad mēs varam vilkt kopā to lielo grupu un teikt, ko tad mēs par šo zinām. Un tad jau ir izveidojušās bišķiņu komandiņas, bišķiņu kaut kāda izpratne. Mēs esam ieraudzījuši, kur mēs skatāmies pretēji, mēs esam ieraudzījuši arī, ka varbūt kāds pilnībā pārpretis un nesaprot, ko mēs šeit runājam. To ir labi saprast sākumā, nevis beigās. Vai ne? Līdz ar to šis, manuprāt, ir tāds ļoti vienkāršs vingrinājums, ja? Individuāli, mazākā čupiņā un tad visi kopā tikai. Nevis uzreiz lecam visi kopā un miers. Tie sabotieri, kā es viņus saucu, viņi ir daudz, es jums iedošu te 3 piemērus, ja? Un es aicināšu jums, man līdz ir tāda Lego komplektiņa kā dāvaniņas, es gribu, lai jūs man izkliedzat vārdus viņiem, un Annai es palūkšu vai nu izmētāt, vai iedot. Jums noteikti ir cilvēki, kas, tā kā ir sanāksmi, viņi saka, es to nedarīšu. Vai arī, nē, mums negribās, priekš kam tas ir vajadzīgs. Esat saskārušies ar tādiem cilvēkiem? Ja? Kā viņus sauc? Jēkabs. Vienkārši Jēkabs. Mums ir Jēkabs, iedod lūdzu Lego komplektiņu par Jēkabu, šis bija ģeniāli. Kā jums sauc? Jēkabs. Parasti viņi ir Jēkabi. Es nesen biju vienās mācībās, kurš teica, parasti ir tāds maiņas vadītājs Sergejs, un tajā brīdī Sergejs saka, es esmu maiņas vadītājs. Saka, tieši tā. Nu, un es teicu, un Sergejs parasti dara šitā un saka šito un viss māja galvu. Šitas ir mūsējais, kā tu zināji. Bet redz, kur Jēkabs, nu neko negribās, viss slikta konfrontācija. Kas mums ir visi tie, kas jūs sakat, šodien mums ir jāatrisina jautājums X. A, kāpēc ne Y? A, kāpēc mēs nedomājam par šito? A, kāpēc? A, what about? Kā sauc tos? Nē, es ejam prom no pases datiem, iedodiet man kaut kādu rūķīšu vārdu viņam, kas viņš ir. Vatabauts, pieņemts, dodam tev. Un tad ir man nav ideju. Mums nav ideja par problēmu. Mēs nezinām, kas tur nestrādā, vai arī mēs nezinām, kā to risināt. Mums vispār nav nekas vadītāja runā. Lej nektāru mūsu ausīs ar visām pareizām atbildēm, jo man nav ko teikt. Kā to sauc? Nezinīši. Kuri nezinīši? Kāds bija vēl? Lūzeri. Nu, nezinīšiem. Pats ir rokas nezinīts, kurš ir tur augšā, iedosim tur burvīgi. Pavisam īsi, ko mums ar viņiem darīt? Tie, kas aktīvi negrib. Pretstatā. Daži ir tādi, kas vienkārši ir protestā par dzīvi pret visu. Ja? Noteikti mums vajag atzīt to, ka tas ir pirmkārt fine, ok, mēs pieņemam to, bet tad arī izskaidrot objektīvo realitāti. Tu negribi, bet mēs esam šeit. Atkal Covid tēma kaut kā šodien pacēlās. Negribu distancēties, bet nāksies. Ja? Tu vari distancējies negribot. Ja? Rosināt, domāt un definēt iemeslus, viņam padomāt, kāpēc tu pretojies. Nevis reiz teikt, ka ir slikti pretoties šim lēmumam, bet kāpēc tu to dari. Un cieņpilni konfrontēt. Kā es saku, nav variantu nedarīt. Nu, ir lēmums kaut kāds pieņemts un cilvēki pretojas. Saka, bet tas ir nokavēts jau. Lēmums ir pieņemts, tas tagad būs jādara. Nav variantu vairs nedarīt. Ja? Ejam tālāk. Mēs tagad domājam, kā, nevis vai. Ja? Bet noteikti nevar viņus atstāt pašplūsmā, ļaut viņiem būt, jo viņiem līp klāt pārējie, viņi māka pārējos pavērst pret jums. Nedrīkst noraidīt bažas, teikt, tas ir muļķīgi par šo uztraukties. Nedrīkst par to domāt, vispār aizmirst. Ja? Un nedrīkst iet, spēlēt viņiem līdzi. Pesimisms, sarkasms vienkārši vadītājiem nevisai labi atmaksājās. Un tad ir šis te, tā bija gandrīz Ingrīda, ja, kā jūs nosaucāt, bet kā mēs viņu beigās nosaucam? Vatabauts vienkārši, ja. Nu, tur vajag ātri reaģēt. Es redzu, ka tu runā par to, bet tas nav šīs sarunas temats, ja. Ļoti labs, mēs varam paslavēt viņu, teikt, tu esi liels malicis. Burvīgs jau, mēs par šito nākamdēļ noteikti parunāsim, bet tagad mēs ejam šur. Un ja vajag, tad noparkojam, uzrakstam smuki, kā par šo, šis ir svarīgi, ejot ārā, pievelciet ģīmīt vai uzlīmītas, lai jūs zinātu, ka tas ir svarīgi un tam līdzīgi. Katrā ziņā nevajag iet emocijās un nevajag teikt, atkal tu vienmēr mani čakarē. Katru reizi, ka es kaut ko piedāvāju, un tagad tu pat skaties telefonā, lai kaut ko fotografētu, man nedzird. Kāpēc tu mani čakarē? Jūs visi esat vienādi. Ja? Tas visticamāk neparādīs jūs labā gaismā un nepalīdzēs jums. Un tas pēdējais, kas ir tās, ka man nav ideja un tam līdzīgi ir, tur visticamāk ir, vai cilvēks pavisam nedara nekam, vai ne, bet tā gadījumā visticamāk nav. Te ir vairāk stāsts par to, vai viņš ir iespējots.
to darīt. Mums jāmazina likmes. Metam idejas nebūs rītā jāievieš. Metam idejas nav nauda jārēķina kabatā. Mēs šobrīd domājam, mēs gribam būt radoši, mēs gribam būt eksperti savā jomā un atrisināt šos jautājumus. Lai nav tā, ka jūs uzstādat cilvēkiem, ka tā, tagad pametājam idejas, bet jūs rītā par tām samaksāsiet paši. Ja? Un noteikti nevajag dot piemērus, jo es domāju, ka jūs esat saskārušies, ka jūs sakat, paņemsim, mums vajag sporta spēles, vajadzētu izdomāt kādu foršu aktivitāti. Piemēram, volejbols vai basketbols. Un tad jautā cilvēkiem, ko jūs gribat, un viņi tur, varam volejbolu, ja jāizvēlās starp volejbolu, basketbolu, tad laikam volejbols. Ja? Es saku, nē, dara arī citas idejas. Nē, lai paliek tas volejbols. Ja. Cilvēki ir tas fight, flight un freeze, mēs pazīstam, vai ne? Cīnies, mūts vai sastingsti, bet ir arī ceturtais, kas ir izdabā. Un cilvēki bieži vien panikā vai jūtoties nērti vai apdraudēt, viņi vienkārši grib jūs izdabāt. Un ja jūs dosiet piemērus un teiksiet priekšā lietas, tā ir pareizā atbilde. Tad kā man liek tā, Anna saka, ka jādara šitā, es reiz, baigi labi daram tā, man arī tā liekas laba ideja. Ja? Mājās pēc tam tu stāsti, ka tā nav, bet tā izdabāšana, mūciet no tās izdabāšanas, atpazīstiet to un sakiet, es redzu, ka tu man piekrīti, nevis tāpēc, ka tu piekrīti, bet tāpēc, ka tā ir tava reakcija uz stresu. Un to mums vajag vienkārši adresēt, kā Zana saka, godīgā dialogā. Līdz ar to es jūs aicinu spēlēties, pakratiet man tie Lego cilvēciņi, kas jūs man esat. Pārējie pauzē, iet, prasiet, iedot soliktu un paspēlēties. Līdz ar to paldies jums par uzmanību. Es jūs aicinu kolēģiem gan spēlēt spēles, gan sarunāties dialogā un būt godīgiem pašiem pret sevi par to, kā mums veicās sanākot kopā, tiešām strādāt kopā. Nevis tikai atsēdēt to laiku un sagaidīt beigas. Paldies! Jūs redzējāt to vilni, kā viņš no sapulcēm aizgāja uz absolūti citu leņķi, kā mēs skatāmies vispār uz procesiem un ikdienu kopumā. Man liekas, tas ir Mīteļa talants, kur viņš spēja... Novirzīties no tēmas pirmajā slaidā? Apmēram, bet no lielās bildes aiziet līdz īstajā problēmām. Mums citreiz ir kīcās situācijas, kad kāds no pārdevējiem saka, kāds grib Miķeli, foršu treniņu uztaisīt savai komandai. Un tad Miķels vienmēr saka, tad kas ir tā problēma, ko mēs risināsim? Vai tas būtu caur Lego Serious Play, vai caur citiem izaicinājumiem. Un ja nevar iedot viņam to problēmu, tad viņš saka, tad tur nevar tā iet uz priekšu nemaz. Un tāpēc man patīk, ka tu nevis apamperojies un skaties, kā būtu, ja būtu, bet tu gribi tiešām palīdzēt cilvēkiem pēc būtības. Vai ir kādi jautājumi? Vai kāda situācija? Tikai ne visi reizē. Droši vien kāds grib zināt, ko darīt. Es neesmu, bet mēs pajautāt, kad viņa sajūta vadītājiem varētu būt, ko es tagad ar Lego spēlēšos, un ko par mani padomās? Olēji. Pacēla lielo tēmu par to. Varbūt īsi nokomentē, kas ir Lego Serious Play, jo es domāju, ka ne visi zina. Lego Serious Play ir vienkārši metode, balstīta zinātnē. Tas izklausās uzreiz nopietni, pareizi. Es izstāstu par to, kā mēs domājam caur metaforām un visu tā vietā, lai es jums teiktu, piemēram, lai komanda nodefinē savus izaicinājumus projektā vai komunikācijā ar citām nodaļām vai tam līdzīgi, mēs varam uzbūvēt tās problēmas. Ja? No klucīšiem uzbūvēt savu komandu, kādu mēs esam, ko mēs darām, uzbūvēt citas komandas, pēc tam varbūt savienojumu veidot, ar kurām komandām mēs esam labi draudziņi, ar kurām mums iztrūks, un tas viss tie modelīši paliek uz galda 3D formātā, mēs viņus redzam, mēs viņam piešķiram jēgu un nozīmi. Un tad tā vietā, lai vienkārši sauktu vārdos, mums ir komunikācijas problēmas. Bet tad parādās 15 dažādas metaforas tam, kādas tad ir tās problēmas. Ja? Tad komunikācija pa daudz, vai pa maz, vai pa saraustītu, vai kādi. Un tad cilvēki var runāt par to, bet dienas beigās tas tāpat savākās kopā uz konkrētiem secinājumiem vai idejām, ko mums ar to darīt. Tā kā tas ir vienkārši tāds veids, ja jums ir apnicis sēdēt pie tāfeles un teikt, ko tu par šito domā, un to visu pierakstīt, tad ar Lego visi vienlaicīgi iesaistās, visi ir vienlīdzīgi tajā stāstā un kas ir pats labākais, tur sāk lekt ārā lietas, par kurām jūs vispār nezinājāt kā vadītāji. Es esmu viens brīnišķīgs piemērs, es neteikšu, kam tas bija iespējams, tas bija man kādā dzīves posmā, kur komandā veido klucīšus tavā virsvadībā un tiek būvēta laiva. Un tur daži ir laivā un daži tur krīt no tās laivas ārā un komentārs, kas tur notiek.
nu kā vadītāji tur priekšā stāv, neko neredz, tie jau tur krīt ārā sen, un tādas lietas tu nekad nevarētu uzzināt tiešā tekstā, bet caur šādām metodēm, man liekas, ka sevišķi ar ārējo facilitātoru tas ir iespējams. Man ir īsts piemērs no viena startupa, kas ļoti ātri auga, mežonīgā ātrumā auga. Viņi tika pie naudas, un viņi tika pie lieliem klientiem, un viņi auga, viņi kļuva no tur 11 cilvēkiem uz 100 ar kapekām diezgan relatīvi īsā laikā, tur 2-3 mēnešos. Un tad viņi teica, viņi šobrīd tajā fāzē, kur viņiem ir tā augšana un tā ražošana, un visas tās detaļas, ko viņi redz, kas nestrādā. Piemēram, ka mums īsti nav personāla vadības politika. Tas ir, redz, kur skeletiņš, ko mēs tagad iemetam upē un notušējam, jo mums ir jāmauc, redz, kur jāražo un jādara tas. Viņi bija sadefinējuši kāds 11 tādus skeletiņus, ko viņi bija burtiski skeletiņi, kuriem lika klāt pazīšanās zīmītes un teica, redz, kur šis ir šis, iemet upē, šis ir šis, iemet upē. Un tad mēs to visu sadefinējam, tie bija arī viņu riski, un tad pēc pusgada man zvana un saka, Miķeli, mums tur daži no tiem skeletiņiem ritīgi uzpeldējuši augšā. Ritīgi pūst tur viss un ir slikti. Es saku, kuri no? Es atceros to metaforu, uzreiz, kuri? Saka, tie un tie. Es saku, skaidrs, tad ir kaut kas jādara. Un uzreiz mums ir problēma nodefinēt. Un visai komandai ir izpratne, par ko mēs runājam, kad kur personāla vadības vai onboarding procesa skeletiņš ir uzpeldējis augšā, mums viņš ir steidzami jārisina. Tā ir tāda ēdienkarta ar problēmām, kas jums priekšā ir, kas ir jāatrisina. Super. Miķel, paldies par ēdienkarti. Jūs atceraties, ka jūs atrodaties kinoteātrī, un šie ir tādi tā kā mazi tīzerīši. Un man patīk, es uz to filmu noteikti ietu, par ko runā. Bet, ja jūs domājat, par ko mēs runājam, kur jūs redzat 3 Miķeļus, viņu dažreiz var arī noklonēt ar Lego visiem cilvēciņiem. Tās ir dažas iespējas, kā viņus satikt. Visus no kids ekspertiem, protams, mēs varam pielāgot dažādas mācības, izveidot, kas ir tā problēma, ko mēs risināsim, kādā formātā, kādās komandās un tam līdzīgi, bet ir arī gatavās iespējas, ja? Viena no tām sākās jau rīt, kolēģi, ja tie, kas domā par procesu uzlabošanu, tad, varbūt kāds trakais vēl ielikt, arī rītdienas raundā, bet vairāk dienu garumā Miķels ar kolēģiem palīdz cilvēkiem paskatīties uz uzņēmumu procesiem no Six Sigma viedokļa un tad, tā pieķerties kārtīgi, vai ne? Un tad Miķeli var satikt arī struktūra vienību vadīšanas treniņā kopā ar Aldu Cimašu, kas arī šeit kaut kur sēž un laimīgs klausās. Un par Lego Serious Play jūs jau mazliet dzirdējāt. Bet vai jūs atpazīstat šo sievieti, kas ir kopā ar Miķeli bildē? Es jums redzēju. Tā ir, jā? Jā? Kas tā ir? Anita Bendika ir Miķeļa Bendika sieva no improvizācijas. Viņai ļoti patīk, viņa tā piesaka. Jā, tā es saku. Es esmu Anitas Bendikas vīrs. Tā būtu precīzāk. Un mums vienkārši dažreiz ir brīnišķīgas kombinācijas. Un Miķelis ar Anitu komplektā un kombinācijā ar brīnišķīgu iespēju sākumā paskatīties uz procesiem vai uzņēmumu lietām no tādas fundamentālas prizmas un tad paskatīties, ko improvizācija var dot arī šajā leņķī. Tā kā arī tāda kombinācija mēs varam uzorganizēt. Un nav obligāti uzreiz ir jādara mācības, jo jūs varat arī taisīt saucamās darbnīcas un workshops, lai vispār nodefinētu. Ja? Nav uzreiz jāmācās, redz, kur puse no tiem formātiem ir arī pieejami tādā formātā, kā sanāk kopā, un tad pašiem tiešām nodefinēt, kas tad ir tās problēmas tam vajadzīgi, kur visticamāk izleks arī kaut kāda mācība vajadzība, bet dažreiz tā vietā, lai 4 stundas pamācītos, vajag 4 stundas kopīgi facilitētā formātā nodefinēt, kas mums īstenībā kaiš. Ja? Un vai mēs visi esam viensprāts par to. Super, brīnišķīgi. Miķel, izaudzē laimi. Lego, jo esi izaudzējis, tad nākamais līmenis. Paldies, dāmas un kungi. Paldies jums.